Grāmatā aprakstītā firma ir reāla. Autors pats bija iesaistīts šajā procesā, gan kā Pasaules bankas, gan kā valūtas fonda un citu tam līdzīgu struktūru pakalpiņš. Braukājis kā ekonomists pa visu pasauli un iestāstījis daudzām valstīm, ka viņiem ir nepieciešams būvēt milzīgas infrastruktūras objektus. Tas ir jādara, izmantojot aizņemtu naudu. Jo viņi bijušais priekšnieks un uzdevumu devējs 7 mēnešus presē apgalvoja, viņš apstiprināja, ka grāmatā rakstītais principā viss ir taisnība un viss tā arī noticis. Ļoti labi parāda zināmā veidā arī šodienas pasaules reālo integrāciju. Ko nozīmē trešās pasaules valstīm būtu atkarīga no Pasaules bankas un no valūtas fonda un tā tālāk? Protams, izmantotā literatūra un avoti ir visai raibi. Jaunas lietas, kā ASV pilnīgi brutāli iebruka Panamā 89. gadā. Tā, ka tu izlasi un te neticās, ka pārējā pasaule varēja kaut ko tādu pieļaut. Un pēc gada izdarīt to pašu Irākā. Pasaulē dienu no bada mirs 24,000 cilvēki. Un tu saproti, ka tu izlasi to teikumu, tā domā, 24,000, ok, izlasi varēs ikdienu. Ja? Katru dienu, kad tu mosties, kāds 24,000 citu cilvēku iet bojā. Spēles kvalitātes līmenī, par ko raksta šis autors, viņi vienkārši neeksistē. Tad ir biznesa, ir vienkārši biznesa. Mēs dosim naudu, jūs privātizēsiet. Tāda, bet privātizēsim mums. Lasiet Džona Pērkins dokumentālajā bestsellerā Ekonomiskā slepkavas grēksūdze. Tagad arī latviski.